Čau visiem! Un ko es domāju šodien? Ir forša diena ārā, jau kādu laiciņu silts. Man te bija dzīvoklī bišķi jāpadarbojās Rīgā. Tur bija jāsataisa grīda, jānoslīpē vēl kaut kas. Tad maz fragmentiņu ielikšu, kā man tur sanāca. Bet ja netiku līdz šitam smukajai mašīnītē labajai, netiku līdz Iveco. Bet tagad ir viena lieta man Bora, Volkswagen Bora mana, tiltam tā mala nolūza. Tāpēc es jābrauc pēc detaļām pakaļ un domāju, ar ko lai šodien izbrauc, jo ārā ir tāds mākonīši ir, bet saulīte, viss foršs laiks. Un ir doma rolleri padarboties, viņam izbraukt vispār ar rolleri. Varētu braukt ar moci, bet mocim tā eļļa kaut kur tecēja, es nezinu, es tagad gribu apstīties, redzēs, kas tur ir. Un, jā, rollerim tā eļļa tecēja, bet to es, ne rollerim, bet mocim, es te, ko es te pļūta kaut ko. Nu, un tas jāpaskatās ir. Un jāpaskatās tā eļļa, eļļa, bet mocim tur ir pēc tam jāsatais. Es nevaru, es kaut ko muldu, pavasaris laikam galvā. Bišķīt kaut kas man neiet, nelīmējas kopā, bet būs jau labi. Un jā, es viņu pamēģināšu. Te viss ir iekrāmēts, te ir lampas vēl bišķīt palikušas. Te kaut kāda gulta man ir izjaukta, nezinu, ko to darīt. Tāda interesanta bērnu gulta, nevar saprast, kāpēc viņai vispār man te jābūt. Bet nu labi. Ir viena lieta, ka man jau rudenī atnāca stikls viņam. Atnāca stikls, šis ir oriģinālais un atnāca malas. Tās es laikam tagad paprovēšu pielikt, viņas vienīgais man ir augšā, kaut kur baigi nevar redzēt. Uzkrāmēts nenormāli augšā ir. Kur uz mini jumta ir uzliktas. Bet to es tūlīt tās sapratīšu, tūlīt viss būs. Noņemšu parādīšu, kā tas viss jaucās. Ļoti viegli. Viss var pielikt, noņemt un likšu augstos stikos. Saku, ja par Rīgu kaut kur brauktu vasarā, es kā jau vienā video teicu, ja šito uzliktu kaut kādās siltajās valstīs kaut kur, tad ideāli tev smuks vējš puš sejā un šitos nemaz nevajag, bet tā kā mēs dzīvojam tādā klimatā augstā, varbūt ne tik augstā, bet vienkārši no rīta ir vēss, tad šitas vismaz nepūtīs krūtīs, un šitas tev rokas nesaldē. Nu, vēl ir viens variants, vēl var uzlikt apsildāmos rokturus arī, bet bez apsildāmiem rokturiem vienalga tev rokas ārpus sals, un tāpēc ir jāuzliek kaut kas papildus, bišķīt jāskata nav uzreiz, bet za to no vienas puses ir silti, un cita lieta tā kā. Ir jau vēl varētu īstenībā paprāvēt, kā izskatās, ja noņem šitos nost. Varbūt viņš ar šito vismaz izskatīsies bišku tā kā jēdzīgāk, jo šitie uztaisa viņu tādu tā kā lielus tos rokturus, nezinu. Un varbūt jānoņem šitie nost. Ko? Piepumpēsim šito te riepas. Priekšā jābūt ir divām atmosfērām. Daudz ne, diezgan tā kā mīksti, bet nu labi. Tā droši vien ražotājs ir paredzējis. Un aizmugurē jābūt ir 2,3. Ja ar pasažieri, tad 2, labi, turās tas. Jā, nu ko, ziemu ir nokrities bišķīt,
uz vienu iepumpēs divas. Oi, tas ātri iepumpēju. Es jau 3,5 uzbliedu. Nu, apmēram ir, ne? Nu jā, šitas man meloja. Viņš man pumpē vairāk nekā vajag. Šitas manometrs kaut kas ar viņu nebija labi. Vajadzēs kaut kur nopirkt citu. Šitas manometrs pareizi. Viņš man nepumpēja labi. Nevis nepumpēja, bet rādīja vairāk. Pēc tam, kad aizbrauc pie normālā, tad viņš rāda vairāk. Tā. Baigi nevar. Tā no aizmugurē man ir bišku vairāk, bet te es iepumpēšu tos 2,3. Nu, šitā. Tad viņam būs 2,5. Jā. Nu, šitā būs ideāli. Nu, izdzinu saulītē, ielikšu tulīt akumulātoru iekšā un paprovēšu viņu. Izņemšu puļķi, ieliku, izpūtējā, pamēģināšu tulīt viņu piešķilt, redzēs, ko viņš darīs. Akumulātors viņam nāk, šite oku priekšā. Te hop, hop. Te ir viņa speciālā vietiņa. Vai jāizbrauc, jāizpūš tā vietiņa. Višķīt ar gružiem ir. Viss. Un tik jāliek kopā, jāpamēģina viņu piešķilt. Redzēs, kā viņš rūks. Tā, nu, izrādās viņam ir, kur es tikko paņēmu no siltuma viņu, izrādās viņam ir jāsa virsū, bet ražotājs ir Vietnamā ražots. Šito te, tāds viņš man izskatās, man liekas, ka viņš ir gēla, jo viņš stāv guļus vispār. Virsū. Tāds man Hyundai nāk. 7,4 amperstundas, 12 volti rāda viņš man iekšā, kad ir šitik 13 volti ļoti labi. Es nezinu, es viņu pamēģināšu uzlādēt, man ir speciāli tāda moto funkcija, kur iemirgojas mocīts, un tagad viņš man, viņš ir pilns, parādīja full pilns. Viņš ir pilnīgi pilns, ideāli. Nu, jāliek virsū. Es domāju, zin kā, pēc ziemas jāpalādē, bet neko tur palādēt nevajag. Šitas man ir tāds Vācijā pirts lādētājs ar impulsiņu speciāli motocikliem. Visu kaut ko viņš lādē. Viņš to un jāliek virsū. Domāju, ka būs jāpalādē, bet nē. Ko tu gribi jaunam motorollerim, jauns akumulātors? Viņi taču galvenais mājā turēt siltumā, vai, ja ir silta garāža, tad jau arī var neņemt ārā. Jāliek iekšā. Tagad viņu var guļus ielikt. Šito te guļus viņš ir iekšā, šitā viņš ieslidinās. Šā diezgan, normāli, kur hop, un viņš tā hop, ieiet iekšā. Un tad viņš ideāli. Te viņš tā kā pievelkās ar šitā te gumijas tādu te. Tā viņš stīpiņa, lai viņš nekur nestaigā. Un viss.
Nu jā, es tik vienīgais nesaprotu, es pats uzliku tādu gumīņu, otrā pusē viņa ir, kur ir sarkana, te mīnusam nav, nu it kā nav jau kam pieskārties te, bet vienalga es uzskatu, ka vecai Hyundai tas viss ir tādi, kāpēc jaunai nevar uzlikt, nezinu, man jau ir kaut kāda rezervē visādi šitādi, es jau baigi nemētu ārā. Tas vispār ir no kaut kādiem rolleriem droši vien. Bet, nu, es viņu uzlieku. Tā pievelku. Un uzlieku virsū šitā te. Un, kur nekas jau it kā nenotiks. Es viņu nevaru pat uzlikt. Nu, nekas šitā viņš ir arī labi. Kur uzliekās un viss. Ot. Nu, sanāk, vienmēr atceramies, jā, to plusu un mīnusu sajaukta nevar, jo viņu uz leju nepieskrūvēs, jo te ir visiem akumulatoriem rakstīts, bet kāpēc tas telefons man nevar fokusēties, nezinu. Plusiņš, mīnus, bet šito stīpu vajag ielikt vispirms, tad viņu turēt un tad ielikt akumulatoru, jo viņi izrādās tur lejā nāk. Galīgi lejā iekšā. Nu, tur augšā tā kā aizāķējās, un tad tu viņu var nostiprināt, tad tas akumulators nelēkā. O, kā bija, bet nu nekas, izņem ārā, vēlreiz atskrūvē vaļā viss. Un tā vai tik jāliek kopā, jāmēģina piešķilt tulītās. Būs vai nebūs, nu? Nu, šitā laikam kaut kāds OBD, kaut kas tur tas no OBD2, bet te kaut kāds T91, nezinu, droši vien diagnostika. Te kaut ko var pielikt, kaut kāds vadiņš ir interesants. Kur tas viss nāk te iekšā. Kaut kā viņš te noslēpjās. Viņu var visā noslēpt, laikam šeit augšā, nē. Viņš grabēs. Kaut kā šitā. Tad liekās šitā. Viss, nu mēģinām šķilt. Tā atslēgas man ir kabatā, man liekas, jā. Un kur atslēgas. Atslēgas mums nevajaga. Ko viņš dara? Pagriežam atslēgu. Nu ko? Jāpiesbiež bremzes kaut kā ar vienu roku. Un liekam pie pogas. Aizmirst šito. Tagad liekam pie pogas. Viņš tā kā gaidīja. Eju, pat nedomā. Tā. Nu labi, ka nedomā. Tā kā gaidīja pie mani. Perfekti. Un to es saprotu. Tie ir motocikli, mopēdi. Tā, ka tev nav katru pavasari jāmēģina kaut kāds karbozīts izjaukt, aizdedzi pieregulēt. Tad tik pagriez atslēgu, un viņš jau tevi gaida. Tu nevis sāc vasaru ar skrūvēšanu, bet sāc vasaru ar braukšanu. Tagad man jāuzliek trepes un jādabūn tās divas kastes nost. Vot. Nu redzēsi. Šis telefons īstenībā ir ļoti, nezinu, kaut kāds 64 pikseļi, bet kaut kas vēl. Bet nu nenonāk kaut kāds sūds bišķīt, jo gaisa vispār man iepriekšējais video drausmīgs, ja man vecais telefons, kuram bija ļoti daudz gadi, viņš filmē perfekti, tas šitais vienkārši taisa kaut kādus tumšumus, kaut kādus nekrāsaini, nesaprot, kas tajā visā ir. Nu, un tagad redzēs, kā būs video tā. Tad man ir šitādas maliņas. Šitādas maliņas es nopirku. Nu,
nopirku šitādas maliņas. Jāpieliek šitādas maliņas ir. Kā viņas te nāk. Liekam šitā. Un šitā te. Jūs sapus neatceros. Otrā pusē. Saprotu? Jā. Nē, šeit viņas nāk. Sajauc. Nu, šitā viņš nāk klāt. Šitā. Jo, kāpēc viņš te nāk šitā? Jo, ja neuzliek šitādus te updates, ja viņš šis smuki izskatās, jā, bet tajā pašā laikā, lietus laikā, šiten te no priekšas, te viss nāk ūdens un sit pilnīgi uz ceļiem. Tev viss kājas slapjas. Ja šitādus neuzliek, tad tev kājas ir slapjas. Man ir vienīgais es ieliku jau sludinājumā, man ir iepriekšējā modeļa līdz 2005. gadam, un viņi man nedara, bet šitie jau ir 6. gada. Nē, 5. es sajaucu. Līdz 2004. gadam, šitas man ir 5. gada. Motoroleris ir 2005. un viņš man te mierīgi der. Šitam te, bet man ir vecie šitādi iepriekšējā modeļa, pilnīgi jaunas ielika internetā. Nevienam nevajag stikls, gan man priekšā lielais aizgāja. Es viņu nepareizo nopirku, tagad es pasūtīju droši vien, ka pareizo. Redzēs, tūlīt griezīšu vaļā. Tā, nu, ir stikls lielais. Tas laikam vislielākais, ko var pasūtīt. Es pasūtīju lielo. Es negribu tur čakarēties ar kaut kādu sliktu vēl papildus, uzreiz normāli uzlikt un miers. Var jau īstenībā likt tādu papildus, viņi mazāk, man liekas, ka bija 3 veidi. Bija šitas, kas ir virsū, tas ir mazais, tad ir vidējais un ir lielais. Šitas laikam ir lielais. No tūlīt redzēs, es izpakošu viņu ārā. Te kaut kādi laikam Kronšteini nāk pieskrūvējamie okur. Tūlīt redzēs. Nu, te iekšā ir šitādi te. Te kaut kādas bultiņas. Pasties viņi tādu kvalitatīvu bultiņas. Un kuri te visas gumiņas. Atkal bultiņas. Līdz jāķerās klāt pašam stiklam. Tā. Nu, ļoti milzīgs. Salīdzinot ar šito te stiklu, diezgan. Kāds uz augšu un uz leju. Jā, ļoti tāds liels, diezgan paliels, var redzēt atšķirības, kur ir mazais un kur lielais. Nu, diezgan lielas atšķirības. Jā, būs ideāli. Mums ļoti ideāli. Man nav tā, ka man vajag viņam smukumu. Man vajag, lai es neesmu vasarā, kad lietus līs slapš. Un lai es esmu diezgan normāli, man nevajag baigo smukumu tur, lai es tagad brauktu. Baigi uzreiz mainās tur dizains, un es tur nezinu, kaut ko esmu pielicis rokturiem, šitos te vēl kaut ko. Man galvenais, lai mani komforti braukt, lai es varu visu izdarīt. Un kur šitie, jā, nav stilīgi, tie arī nebūs stilīgi. Protams, viņš nebūs stilīgi. Šitas arī nav stilīgi, īstenībā to var ņemt nost, jo tad viņš ir, man galvenais, lai viņš ir komforts, lai es varu braukt un visi forši. Tāpatās man ir okur kaste, šito te es varu visu kaut ko ielikt, man ir, ja lietus līst, man ir aizsargā visu, un te man nepūš vējš, jo tagad, labi, šodien ir silts, visi forši, bet tajā pašā laikā, tad, kad būs vēss no rīta, ir nekomforti braukt, jo it sevišķi rokas salst, no rīta diezgan pievelku rokām un krūtīs pūš. Tā pārējais tūlīt salikt, šis būs ideāli. Nu tā, es cik saprotu, šitās gumiņas nāk šeit,
šitajās iekšā. Es točni varētu iedomāties, viņas te nāk iekšā, jo viņām te ir jābūt šitā te. Man liekas, jo tas stikls kaut kā ir jābūt aizsargāts. Viņš ir tieši 4. Es tik nezinu, kā viņš te nāk, vai šitas nāk, pēc tam virsū jāpaskatās. Vai vēl šitādi maucās, bet šitādi man ir tikai 2. Es nezinu, ko tas nozīmē. Jā, īstenībā ir tieši tā, kā es domāju. Šitais nāk uz augšu. Šitas nāk uz augšu, jo tie 2 ir mazāki. Šitas tieši nāk šitajās gumīņās iekšā. Ideāli. Perfekti. Tikai jāuzzina vēl šitie, bet šitie ir interesanti. Laikam ir jāskrūvē skrūves šeit, jo pēc tam, lai noslēgtu skrūves, kur ir speciāli vāciņi uzskrūvējās virsū. Un baigi labi tādi tā kā misiņa. Ļoti ideāli. Nerūsē. Nezinu, vai skrūves, bet nu labi, ziemā mēs viņu nebrauksim. Tāpēc, un ir vēl 2 šitādas, tā kā šaibītes, es nezinu, kam viņas vajag. Paplākšņi, kā viņus tur sauc. Tie paplākšņi, kam ir domāti 2 skrūves, 2 paplākšņi, es nezinu, jāskatās. Varbūt tas ir domāts tur priekšā, tulītās redzēs, saliks šeit un tad. Nu, te mēs skrūvējam maļā, te apakšā ir skrūves. Anāc parāda oku te. Es sākumā nezināju, gandrīz nolauzu, bet labi, kad plasmas ir mīgs, te apakšā ir 2 skrūves. Un viņas atskrūvē vaļā. Un tad var noņemt to stiklu nost uz leju. Nē, bet šido plasmasu. Jau aizskrēja viena skrūvīta. Un otru atskrūvējam vaļā. Nelaužam. Neko nelaužam. Man sanāca gandrīz nolauzt. Es nezināju, gandrīz nolauzt. Bet labi, ka šitie te ir ļoti mīksti. Nav tā, ka saulē apēsti. Un tad mēs kaut kā mēģinam pacelt. Nezinu. Pagaidi, tā, stop, tu visu. Mums ir speciāli rīki. Bet, nu, ja kādam nav, tad jau var jebko citu. Es tik domāju, kā es varētu ar kaut ko aizāķēt. Oku man jau ir lietots kaut kāds. Vot. Tā viņš nonāk no... Nu es jau esmu ģēnijs, es jau biju jau viņas, man liekas, kad bišku ieplēsis, bet, nu, laikam te es pielicis apakaļ. Tā tas notiek, ja tu nezini. 2 skrūves. Te ir speciālā vieta, nevis viņš iet no šejienes līdz šejienē. Bet viņš speciāli jau rūpnīcā, kur ir vietiņa. Ko trapusītē parādīt? Šito neredz, tur neredz. Neredz? Nē, šitai pusītē parādīt. Rūpnīcā ir speciālā vietiņa, kur ielikt šito te, tāpēc ir tas viens liekais. Tāds iebāž iekšā un uzreiz gatavu vītne. Tas ir rūpnīcā jau tā kā jau paredzēts lielajiem stikliem. Ot tā. Droši vien, ka ziemeļiem. Nu, noņēma nost. Un kur ir tā vietiņa, tā speciālā, kur pieskrūvēt to Hronšteinu. Sanāk, ka laikam, cik es saprotu, tad šitais te, kur tie nāk, tur iekšā šitie speciālie. Un ko tagad ir jāliek? Klāt šitais. Cik es saprotu, bultiņām tas ir domāts uz augšu. Nozīmē, viņam jābūt šitā. Un kur liekam klāt. Un jāskrūvē klāt okur. Un viss. Un jau. Varēs laist dzīvē, vēl sāniņas pieskrūvēšu fiksi un būs super. Un tad braukšu. Nu, šitais īstenībā arī, nesaprotu, ielikt grūti, ārā viņš nāk pilnīgi vienkārši.
Nesaprotu. Tajā pusē es jau ieliku. Un šitai pusē tā interesanti. Tāda paņēma garāku skrūvi. Iekšā ielikt tā kā diezgan vajag pacīnīties. Bet ārā viņš beigās nāk viegli. Nesaprotu. Kur tas noslēpums ir? Ja gribējās kā labāk, šitas te nāk šeit virsū. Bet viņš te neiet virsū. Viņa nav, šitā nav te, viņai vajadzētu būt, jo sanāk tā, kad redzēsim, nevar pievilkt, viņa ir tā kā lielāka. Viņu vajag ņemt un mēģināt savādāk. Kaut kāda šitāda te paplāksni, bet ar caurumu bišķīt tā kā lielāku. Nu, un es lieku šitādas divas paplāksnes. Šaipas paplāksnes šeit, te, lai man viņš tā kā kompensētu to pievilkšanu. Es it kā tev laikam pietiek to vienu, es lieku divas. Divas lieku. Te virsū, tad viņš viņu piespiedīs un neļurināsies. Tā, te es jau pievilku. Tāds bišķi šķūnīgs sanāca, neko darīt. Sanāk, šitā dabūja uzlikt vēl viens tāds skrūvi ar šaibu iekšā un nebija laikam, es nezinu kāpēc, varbūt viņi kaut kā pārēķinājušies. Dabūja likt tādu lielāku nerisējušā tērauda, tādu paplāksni, jo ja uzliek vienkārši tā kā viņi grib, lai tu pievelc, tad tas stikls reāli, pilnīgi kustās. Tagad viņš ir stingrs. Tad viņš tāds augstā gaļa, viņš nepievelkās, bet, interesanti. Tādas te podziņas nāk virsū zvītnes, kur tās es pielieku. Tūlīt es pielikšu sānus. Tie man tur baigi nekas nav jādomā, tikai ir laikam jāpieskrūvē, vienīgais jābojā te tā vieta, bet nekas. Vajadzētu būt labi, šitā viņš man izskatās. Šitien jau kāds kaut ko ir saskrāpējis, laikam es, vai kaut kā jāieliek vēl priekšā divas te apakšā skrūvītes, un viss, un šitā viņš man ir. Protams, man ir jāpārtais šitā vieta, vai jāpārborē, vai kaut kas jāizdara, jo viņš līdz galam, un kur iet, es domāju, ka viņš jāsamazina uz turieni, tā kā, un tad vajadzētu būt ideāli. Nesaprotu, kāpēc te viņš iet virsū, te viņš iet šitā, būtu jāpaceļ augšā, laikam, jā. Jāpaceļ augšā. Kā ir. Nekas būs labi. Būs ideāli. Tieši kā vajag. Super. Super, tūlīt pielikšu maliņas. Šitās maliņas pielikšu. Būs ideāli, būs labāk kā bija. Nebūs labāk, būs savādāk vismaz. Un tā. Pabeidzos. Viņam īstenībā ļoti daudz ko ķūningu var uztaisīt. Te man bija rokturim tāds tā kā dēlnu uzgāzējums, bet viņš nolūza man. Tad īstenībā ir visādi ķūnējumie viņam, jā, šitādus var pielikt, to, kur es pieliku. Šitā viņš no priekšas izskatās tāds baigi lielo spoileri, bet to vējstiklu, bet es teikšu, ka ļoti labi. Aizcēdz, droši vien būs pēc kaut kāda laika jāpulē, jo viņš ir tāds, bet tajā pašā laikā šitādus var pielikt. Arī, kas neiet tev, ūdens neiet uz ceļiem, un pirmām kārtām vējš vēl iet garām.
Tad vēl ir viņam var uzlikt uz amīšiem tāds tā kā lupats. Tāds lupats, lai nemēt visu laiku virsū kaut kādus uz atspērēm. Nezinu, vai to vajag. Man liekas, ka tās atspēres jau var amīšus nopirkt. Tad jā, tad visādas interesantas lietas izpūtēji. Man nevajag krutu. Man no viņa tur neviņš iet, neviņš brauc vajag. Tāpēc tos troksti man nevajag te. Es uzliku tādu vienīgais apakšā šitam uz oriģinālā. Viņš tā kā bišku uz to pusi sanāk. Bet es uzliku uz oriģinālā un viņš ļoti labi. Nu tā kā lielāka tas laukums tai peciņa ir. Šitie ir viss labi. Man liekas, ka ķūnēšana man viņam ir beigusies. Te tāds interesanti, te var kaut ko daudz ko ielikt. Varbūt es viņu arī notonēšu. Vēl kaut ko, nu jā, vienīgais viņš man pēc stāvēšanas baigi interesanti, ka viņš man eļas maiņu grib. Nesaprotu, oku deg oil change. Es nezinu, kāpēc viņš man grib, lai es mainu eļu, bet nu labi. Es droši vien nekas nebūs. Bet tā visi pārējais, visi salikts. Visi forši, viss, kam bija jāsaliek, es saliku, un visu izdarīju, visu saliku, es nezinu, it kā jau forši būtu paņemt te viņu tā kā pieskrūvēt šeit, varbūt tās te pieskrūvēt, 1, 2, 3, 4 varbūt tās. Nu, tad viņš vairs uz foršāk turētos tādām mazām skrūvētiem, it kā jau stūbi, bet es domāju, ja smuks atrod, varētu arī pat pieskrūvēt. Bet, nu, to jau redzēs, ja nāks no, tad pieskrūvēšu, ja nenāks no, varbūt, ka tā divpusējā līmlenta varbūt ir ideāla, varbūt šitās ir normālas. Tās 3M jau ir labas, visādas jau viņas ir. Bet, nu, es domāju, ka būs labi. Pielikts ir. Vēl jau taču ir vispār uzmatē bišķīt. Un ir šitais te kā viņu tie krūtie tādi tā kā silikoni, nē, bet līmes speciālās. Tad tādām var uzlikt. Vispār nenāks no. Nu tā, da, es vēl bišķi uzfilmēšu kaut ko, braukšu uz Rīgu, redzēs, kā man ies. Izbraukšu līkumiņu. Man jāizbrauc līdz Zinterkārām, jāpaņem dažas detaļas Borai tiltam, un tad jau es. Tā. Nu tā, es esmu gatavs braukt. Tūlīt redzēs, kā man sanāks. Visi ziemanēti neko brauc. Tagad iestiprināšu telefonu. Laikam būs tā kā TikTok variantā višķīt ielikšu viņu. Pārbraucu sniegam pāri. Ko laiža? Asfalts ir smuks, sauss. Braucam iekšā Rīgā. Rīgā braucam. Nu, čau visiem. Vakardien nepaspēju, izbraucu, jā, Rīgu izbraukāju, nepaspēju aizbraukt visu kaut kur. Nu, nepaspēju aizbraukt, tur kā var mūldēt, bļuktīt kaut ko, šito te nepaspēju kaut ko nofilmēt, jo vakars bija jau un vajadzēja boru taisīt, bet boru nesataisīju. Ārā mums jau šitāds te vēl ir sniegs, -4 no rīta, un es tas trakais braucu, kur visi sasalis, vismaz dubļi ir sasaluši, vismaz ideāli. Un man patīk.
video. Te jābrauc uz Rīgu uz darbu, mašīnas apsalušas, bet ļoti, es teikšu, ka man ir silts, es esmu silts saģērbies, biezie cimdi man ir, kur man ir cimdi biezie ciemas, tad, kur ir viss šitas, teikām, lielais stikls aizsargi, tur ir, kur, tik jābrauc uz darbu. Tā, davai turās, čau visiem, tāds man video sanāca. Sezona ir atklāta, galvenais, lai visi turās, lai brauc tikai. Es domāju, ka būs silts laiks un visiem ir jābrauc un maleči, kas brauc, tas ideāli. Varbūt kādam ir pa augstu, bet kaut kā tā sezona ir jāsāk. Es domāju, ka feini šitāda augstumā neesam vienīgie, kas brauc arī ziemā, nav tik traki. Davai čau visiem turās. Foršu jums atklāšanas sezonu jauku. Lai izdodās. Davai čau.